Es tīri labi saprotu tos Saeimas deputātus, kas 2019. gadā nobalsoja par valsts prezidentu Egilu Levitu. Jo patiesībā par šo kungu tolaik maz kas bija zināms, un tas, kas bija zināms, vēlāk izrādījās viņa paša sacerēti, melīgi, minhauzeniski stāstiņi par viņu un viņa ģimenes varonīgajām vēstures gaitām, pretdarbošanos represīviem režīmiem, līdzdalību vissvarīgākajos vēsturiskajos notikumos un tā tālāk un tā tālāk. Bet pašlaik ir 2023. gads, un ik viens cilvēks, kurš māk lasīt, tostarp arī Saeimas deputāti, var iepazīties ar tiem faktiem un dokumentiem, kas ir publicēti grāmatas Viltvārdis nu jau otrā papildinātā izdevuma jaunajā tirāžā, kas atkal ir nonākusi grāmatnīcās, un katrs šāds lasīt spējīgs Saeimas deputāts, kas ar šiem faktiem ir iepazinies un tomēr apsver iespēju atkal balsot par valsts prezidentu Egilu Levitu, manuprāt, pieder pie vai nu kādas īpaši izsmalcinātas mazohistu sektas, vai gluži vienkārši pie tiem cilvēkiem, kuriem patīk, ka viņiem par galvu līs silts dzeltens lietutiņš. Jo vairs nevar aizbildināties ar to, ka mēs nezinājām, mēs neiedomājāmies, ka tā var melot, mums tas pat prātā nenāca. Šeit viss ir melns uz balta. Un tiem nabadzīņiem, kas tomēr lasīt nav iemācījušies, es vienkārši uz ātru roku nolasīšu, kas šeit man grāmatiņā pagadās acu priekšā. Tātad, Egils Levits stāsta par to, kā viņa tēvs esot bijis konsekvents padomju režīma pretinieks. Nekādas blēņas tās ir, pilnīgas blēņas. Pēc padomju okupācijas sākuma viņa tēvs bija aktīvs padomju varas aizstāvis un pilnvarnieks. Vēlāk Levitu ģimene dzīvoja stūra mājas blakus mājā aiz sienas, kur, kā mēģina iestāstīt Egils Levits, viņi esot slepeni klausījušies ārvalstu radiostacijas. Egils Levits mums stāsta, ka visi tēva piederīgie ebreji esot nogalināti holokostā. Blēņas, kad Egilam Levitam ar vecākiem šausmīgi sagribās izbraukt no Padomju Savienības, viņiem pēkšņi uzrodas Izrēlā dzīvojoša māsīca Egila Levita tēvam. Un tieši Egils Levits ir tas, kurš ar savu roku šo māsīcu ieraksta izbraukšanas anketā. Līdz ar to meli, pilnīgi meli. Egils Levits par savu māti stāsta, kā viņa esot studējusi Mākslas akadēmijā, bijusi redaktore, korektore un kas tik vēl ne. Tā pašā laikā pati māte savā izbraukšanas anketā skaidri un gaiši raksta: esmu beigusi 5 klases Rīgas 16. pamatskolā. Kāda Mākslas akadēmija? Meli, vienkārši meli. Un vissmalkākais, protams, ir tas, kā Egils Levits pilnā nopietnībā meklē muļķus stāstot par to, ka viņa pirmā apzinātā un spilgtā atmiņa esot tad, kad viņam bijuši 3 gadi. Mēs ar māmiņu ejam uz Rīgas staciju sagaidīt vecomāti un veco tēvu, kuri atgriežas no izsūtījuma. Pat nerunāsim par to, ka šie visticamākais nav viņa vectētiņš un vecmāmiņa, bet fakts ir tāds, ka tajā laikā, kad viņi pat tiešām iebrauc Rīgā no izsūtījuma, Egilam Levitam ir nevis 3 gadi, bet gadiņš, un gadiņa vecumā nekādas bērnības atmiņas nerodas. Un tā ir pilnīgi ar visu, ko Egils Levits mēģina iestāstīt par savu biogrāfiju. Tie Saeimas deputāti, kas pilnā nopietnībā apsver iespēju šādu patoloģisku meli atkārtoti ievēlēt par valsts prezidentu tagad, kad viņi ļoti labi zina, kas ir šis cilvēks. Uzdodiet katrs pats sev jautājumu, kādi ir to deputātu motīvi, kas šādu cilvēku tiešām iecerējuši atkārtoti Latvijas valsts prezidenta amatā. Turpinājums sekos.